Šonedēļ, svinot Latvijas valsts svētkus, ar zināmām skumjām nācās konstatēt, ka gaužām klusi šogad būs pagājis kāds Latvijai tik svarīgs nozares un profesijas jubilejas gads. Latvijas ceļu nozarei un Latvijas ceļniekiem apaļa dzimšanas diena – 90. Sirsnīgi sveicam! Arī šobrīd skanošā Ulda Marhileviča dziesma Tā kunga ceļi ir veltījums ceļu būves firmai Binders 10 darbības gadu sakarā. Kādus ceļus šogad savā jau 16. sezonā būvējas ceļu būves firma Binders, par to mūsu tālākajā stāstījumā. Dažs varbūt jautā, par kādām būvēm šobrīd var stāstīt. Viss riņķī ir viena milzīga ķeze. Tik tiešām, šis gads paveiktā apjoma ziņā tāds pieticīgāks. Salīdzināt nevar ar neseno pagātni, kad ceļu būves firma Binders kopā ar Latvijas vadošajiem ceļniekiem uzbūvēja otrās brīvvalsts laikā pirmo pilnīgi jauno ceļu, kā saka no nulles, mežā, purvā un pļavā – Saulkrastu apvedceļu. Turklāt patstāvīgi pilnībā rekonstruēja ceļu posmu Skulte Svētciems 40 km garumā. Kā jau minēju, Dišķibele dara savu. Šogad vēl ceļu būve rosījās, lai arī mierīgāk. Redzat, šī nozare ir visai inerta. Ilgs laiks paiet konkursos, projektējot, arī būvējot. Šī gada lielākie objekti īstenībā ir iepriekšējā skrējiena bremzēšanas ceļš. Vai tikai mašīnists, kuram uzticēts vadīt lokomotīvi, stūrēšanas vietā nav norāvis stop krānu? Ja paskatās uz ceļu nozares apgriezītajiem procentiem, jeb pareizāk sakot uz to, kas no tā visu palicis pāri, iepriekš minētā alegorija vairs neliekas smieklīga. Vai tiešām tas ir noslēpums, ka ceļu būve silda ekonomiku un nauda paliek Latvijā? Lai nu kā, bet 2009. gadā asfalta rūpnīcas vēl kūpēja. Ceļu būves firma Binders turpināja būvi, kur sākas ar transporta apli un pieslēgumu Biķernieku ielai un savienos Juglas ielu ar apli Deglava ielas galā. Tādējādi ļaujot novirzīt transporta plūsmu no Pleskavas virziena uz Daugavas kreiso krastu, apējot pilsētas centru. Šo objektu satiksmē atvērs nākošgad. Jau pēc nedēļas kustība sāksies pār jauno estakādas slāvu aplī. Ceļu būves firma Binders šajā objektā klāja asfalta kārtu. It kā jau nekā īpaša, taču man pirmo reizi nācās vērot, kā asfalta klājamās mašīnas strādā 15 metru augstumā. Visai iespaidīgi. Gribētu vēl piezīmēt, ka arī Dienvidu tilta otrās kārtas 3 līmeņa satiksmes pārvadam asfaltu klāja Binders. Kāpēc es tik droši piesaucu jau agrāk nodotos objektus? Ļoti vienkārši. Binder asfalts stāv kā jauns arī pēc vairākiem gadiem. Piemēram, Juglas papīra fabrikas posms. Šādu rezultātu var panākt, ja ikdienā rūpīgi seko produkcijas kvalitātei. Binders izveidojis modernu laboratoriju, kur kontrolēt tiek katras asfalta partijas atbilstība tehniskajiem noteikumiem, un arī laboratorija ir tikai daļa no nepieciešamā. Jau 2 gadus darbojas moderna asfaltbetona rūpnīca Vangažos. Tā spēja gan operatīvi mainīt asfalta markas, gan apmierināt Bindera un citu ceļu būvētāju pieprasījumu pēc šīs produkcijas. Nopietnas aktivitātes arī Ziemeļvidzemē. Bindera meitas uzņēmuma Limbažu ceļu paspārnē darbojas jauna asfalta rūpnīca Valmierā. Veicot nopietna apjoma asfaltēšanas darbus šajā reģionā, bez lokālas rūpnīcas neiztikt. Asfaltu tālu pārvadājot, tas zaudē kvalitāti un viss process strauji sadārdzinās. Šogad ceļu būves firma Binders kopā ar savu meitas uzņēmumu Limbažu ceļi veic Rīgas ielas Valmierā kapitāla rekonstrukciju. Šis process ir ievērojami sarežģītāks nekā līdzīgs lauku apvidū. Rakšanas darbus būtiski kavē neskaitāmās komunikācijas, kā arī būves gaitā jānodrošina atbilstoša satiksme pilsētā. Vēl viens nozīmīgs objekts šajā reģionā – ceļa Limbažu Dūči kapitāla rekonstrukcija 10 km garumā. Darbi paveikti, asfalts uzklāts. Gribētos cerēt, ka tuvākajā nākotnē atradīsies līdzekļi, lai pārbūvētu atlikušo Grants ceļa posmu līdz Limbažiem, un šī reģiona iedzīvotāji varēs vieglāk mērot ceļu uz Rīgu. Nesen eksploatācijā tika nodots 5 km ceļa posms no Tīnūžiem Latgales virzienā, kas faktiski ir sākuma posms Maskavas virziena maģistrālē, kura pārņems satiksmes plūsmu no pilnībā pārslogotās Daugavpils šosejas. Ja turpinām virzīties uz Latgales pusi, nokļūstam šī gada ceļu būves lielākajā objektā Jēkabpils Varakļāni. Šis ir garākais Latvijā vienlaidus kapitāla rekonstruētais objekts, kāds veikts.
54 km. Šeit kopā strādāja praktiski visas Latvijas vadošās ceļu būvfirmas, katra veicot savu posmu. Ceru, ka autobraucēji būs piemirsuši daudzos luksusforus būvdarbu laikā, jo rezultāts priecēs sirdi un automobīli. Būtiski uzlabota kustības drošība. Nevaru nepieminēt kādu jaunumu ceļu būvas tehnoloģijā Latvijā, kuru šajā objektā pirmo reizi pielietoja Binders. Tā ir antisegregācijas iekārta. Pārvadājot asfaltu betonu lielos attālumos, notiek sastāvu frakciju noslāņošanās, rupjākās frakcijas atsevišķi no smalkākajām. Faktiski maisījums būtiski zaudē kvalitāti. Šo nevēlamo procesu sauc par segregāciju, un, lai to novērstu, ir divas iespējas. Asfaltu betonu nevest tālāk par 100 km, šī objekta gadījumā tālākā vieta turpat vai 200 km no Rīgas, vai arī lietot antisegregācijas iekārtu, kuru pirms uzklāšanas asfaltu pārjauc. Starp citu, Eiropā ir tikai divas šādas iekārtas, viena no tām Bindera rīcībā. Šogad Binders iesāka lielu transporta mezglu būvu Daugavpilī. Tas atrisinās gadu desmitiem ilgušās problēmas satiksmē starp Daugavpils centru un jaunajiem rajoniem. Objektā tiks uzcelti 2 dzelzceļa tilti, gājēju tilts, kā arī transporta maģistrāle. Ceļu būvas firma Binders vienmēr atbalstījis kādu sporta veidu. Arī šogad, neskatoties uz grūtībām, uzņēmēji saglabājuši savus principus. Noslēgts sponsorēšanas līgums ar Latvijas bobsleja federāciju. Uzņēmēji saskatīja mūsu bobslejistos patiesu cīņas un uzvaras kāri, bez āršķirības un citām nevēlamām blakus parādībām. Un izskatās, ka Binders nav kļūdījies. Vismaz pirmās ziņas par Latvijas bobsleja izlases startu Amerikā ir iepriecinošas. Miņa 4. 2. Arčers un Binders teicami pilotēta komanda.